Ugunsdzēsēji un glābēji savā kontekstā principā ir galvenokārt glābēji. Jo visā pamatā mums ir jāglābj cilvēkus un citas dzīves radības. Ar ugunsdzēsējs ir parasts cilvēks, un saņemot šo trauksmes signālu par izbraukumu notikumu vietā strādā, viņi faktiski visi mazliet tādā šoka stāvoklī. Un, lai neizdarītu kaut kādas kļūdas, visas tās kustības, visas rīcības ir jāatstrādā līdz automātiskumam. Jo vecāks šis ugunsdzēsējs, jo viņš ir profesionālāks un rīcības spējīgāks. Ugunsdzēsēju ikdiena ir pietiekami saspringta. Mums nav tikai jāgaida ugunsgrēki, kad notiksies, vai jābrauc uz glābšanas darbiem, jāgaida citu veidu izsaukumi. Visas diena ir saplānota jau mēnesi iepriekš. No rīta parasti mēs ejam uz teorētiskām nodarbībām, klasē apgūstam teorētiskās zināšanas par dažādu ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbu veikšanu. Pēcpusdienā mēs dodamies teorētiskās zināšanas pierādīt praksē. Sveicināt, kungi! Sveiks! Atnākot šeit uz dežurmaiņu, īstenībā tas ir ļoti svarīgs pasākums. Lai maiņa pati saprastu, ka viņa ir gatava pildīt savus dienas pienākumus, viņiem pārliecinās par to, ka viss tas, ar ko viņi var strādāt, ir uz vietas un darba kārtībā. Paskatoties visus aizsargtērpus, stobrus, dalītājus, pārējas, šļūtenes, motorzāģus, trepes un ko tik nevēl, tad es gūstu pārliecību, ka es varu izdarīt tas, kas man būs jāizdara. Teiksim, tas obligātā dienas daļa viņam pabeigusies, viņiem iestājas ikdienas rutīna, un tur viņš jau dara attiecīgi to, ko viņš vairāk mājās pieredz darīt. Šeit mums ir zāle, kurā mēs trenējamies, sagatavojam sev fiziskiem normatīviem, kurš vēlās, principā tas ir brīva izvēle. Un tādā veidā mēs uzturam sev formā. Fiziskās auditības teikt, kad ir nepieciešama diezgan liela. Tā, ka jebkurš cilvēks no malas nevar nākt, jo, kad jāstrādā kārtīgi, ir visādi grūveši jācelā. Tas pats stobrs, lauž un vispārējais, un darbs ir smags. Tā kā vajag trenēties. Paņemam gatavu ēdienu jau līdzi un mikroviņu krāsnī vienkārši atsildām. Bet ir reizītes arī tādas, kad saņemās puiši un tad viss kopā cits no mājām atved gaļīt, kad nomedīt, piemēram, gaļas gabalu un citam mājās kāds lopiņš ir. Cita atkal atved burkāniņu, kartupelīti un tad mēs uztaisam. Nu viss jau ir jāprot. Mašīnas attaisītī, ēst uztaisīt. Ir ugunsgrēki nodzēst. Lūdzu vēlreiz un lēnām atkārtiet, kas jums ir noticis. Un kurā vietā sakiet lūdzu precīzi adresēt, lai mēs varam izsūtīt glābējus pie jums. Saprat, ja ugunsgrēks ar liesmu Kapsaites ielā? Labi, paldies, ugunsdzēsēji izbrauks. Diennieks Mihelsons. Jā, skaidrs. Jā, labi. Izbrauc 101, 102, Kapsaites ielā 6 deg māja. Dabonām izsaukumu pilsētā, mums vajag nokļūt 10 minūšu laikā notikuma vietā. Pilsētā tas ir, bet ja kaut kur ārpus pilsētas, arī 20 minūtes. Un ja nav liela satiksme, tas nav nemaz tik grūti, un ja var atrast adresi. Parasti ar to nekādas problēmas nav mums. Lielāka pilsētā varētu būt lielākas problēmas. Nokļūstam notikuma vietā. Pirmais mums ir cilvēks un dzīvnieku glābšanas. Pēc tam ir pārējais, viss materiālās lietas. Un arī, protams, ir savs risks jāizvērtē pēc situācijas, vai tu vari iet tajā mājā iekšā, vai viņi nav pārāk bīstami. Mūsu risks ir tāds, ka vienkārši ir jādodās un jāglābi. Nekad jau nevar zināt ugunsgrēkā, kas tev tur sagaidīs. Komandai ir ļoti liela nozīme.
Ja nebūs saliedēta komanda, tad nekas tur jēdzīgs nesanāks. Nevar uzticēties, vienkārši prasīt no otra to, ko viņš nevar izdarīt. Ja mēs visi viens otru pazīstam, tad pavisam cits rezultāts sanāk. Mūsu komanda, es domāju, ka ir tiešām veči uz godu, kuriem var paļauties, kur izpildīs darbu pa visiem 100. Ierodoties notikuma vietā, galvenais primārais mums atrast ūdeņas ņemšanas vietu, jo pirmā mašīna jau strādā. Un, lai veiksmīgi padot ūdeni dzēšanai, šajā gadījumā mēs valkam maģistrālo līniju 80 metru garumā apmēram, lai tik veiksmīgi padot ūdens dzēšanai. Jā, šī gadījumā veiksmīgi atradām hidrantu, vāku noņēmām. Pilsētā arī citreiz gadās, kad ir transporta līdzekļi virsū. Un tos mēs arī dabonam pabīdīt nost, lai tik pie ūdens. Jaunos kvartālos vēl grūtāk ir. Šī gadījumā mums veiksmīgi viss sanāca. Vētas TP 12 notikuma vietā Kapsētas ielā 6. Kapsētas ielā likvidācija, atgriešanās. Visiem paldies, uztveru! Glābšanas dienas 112. Jā, saprat dzīvoklī draud mazs bērns. Vai jūs varētu nomierināties un precizēt adresi, kur tas atrodas? Jā, Rojas iela 7, Lambija izbrauksim, gaidiet. Glābšanas darbs sarežģīja tas, kad ir daudz automašīnas un šauras ielas un ir grūti piekļuvi pie dzīvojamām mājām. Šobrīd ir reāls izsaukums. Ir aizcirtušās durvis un dzīvoklī palicis mazulis. Šobrīd mēs uzcelsim augšā glābējus, kuri atvērs durvis un ielaidīs māti iekšā dzīvoklī. Mēs dodamies arī uz izsaukumiem, kad ir kaķis kokā, un tādi ir diezgan daudz izsaukumu. Bieži jau tie ir tādi, kuri neapdraud ne cilvēku bīstamību, un tajā laikā ir arī kādi izsaukumi, kur ir cilvēku dzīvībai draud briesmas.
Saņemot informāciju no iedzīvotāja, mēs precizējam konkrētu adresi, kurā vietā ir noticis attiecīgais negadījums. Precizējam informāciju, vai ir iespējami cietuši cilvēki, kurā vietā tas ir, kāda ēka, cik stāvu. Pēc iespējas sīkāka informācija mums no cilvēka ir nepieciešama, un arī, ja tas ir lauku rajonos, arī piebraucamie ceļi. Izbraucot uz notikumu vietu, ugunsdzēsējiem par acīm ziņo visu informāciju. Kad viņi izbrauc tuvojoties notikumu vietai, viņi paziņo, ko viņi redz. Svētos tveram. Notikumu vietā apvalsts Bagatas Kalnāji, likvidācija, līdzsvarotības platnība 6 kvadrātmetri. Vai tur ir ugunsgrēks vai kāda nelēma, tieši konkrēti raksturojumi. Informācijas apmaiņa arī notiek visa par acīm. Mums tiek ziņot visas darbības, ko viņi tur dara. Tiek glābti cilvēki, padoti stobri, uzlaustas konstrukcijas. Tas viss tiek ziņots un sakaru punktā tas tiek reģistrēts elektroniskā sakaru žurnālā. Pilnmēnesis laiks ir ietekmē cilvēkus, arī mums tiek saņemti zvani. Varbūt neteiks, ka viņi vairāk tie zvani ir, bet zvani ir, mēs viņus saucam par dīvainiem zvaniem. Jo ir cilvēki, kuri pilnmēnesis ietekmē, viņiem brādās dažādi rēgi vai arī tādi pilnīgi neadekvāti zvani. Mums ir izsaukumi uz pazudušiem cilvēkiem, tāpēc arī mēnesī reiz taisam iegremnes, lai labāk apstrādātu tās iemaņas. Lai vieglāk, ātrāk atrast tos cilvēkus. Pārsvarā mēs vienmēr braucam tā, kad ir noslīkuši cilvēki, tāpēc, kad iznākums ir tāds, kāds viņš ir tur. Pirmās 40 minūtes ir glābšanas darbi, un pēc tam jau ir cilvēku meklēšana. Manā praksē nav bijuši tādi gadījumi, kad ir iznācies atrast cilvēku un atdzīvināt viņu, ka viņš dzīvs paliks. Nav tādi bijuši gadījumi. Ūdenslīdējs zem ūdens var atrasties atkarībā no tā, kā viņš elpo. Ir cits var atrasties tur stundu, pusotru stundu, cits var atrasties 40 minūtes. Tas ir atkarīgā no katra cilvēka. Kā zem ūdens var būt tīkli, tas ir pats bīstamākais. Ir daudz tā, kad ir ietinušies un ja sāk būt nervos vai kā, tad var arī sapīties līdz tā, kad netiks ārā vispār. Tā kā jābūt vienmēr nazim līdzā ir tīklus pārgriezt, lai varētu. Tas pats bīstamākais. Balons tiek izmantots tikai mācībās. Pagaidām cerēsim, ka arī paliksim tikai mācībās. Esam bijuši mācībās uz Lietuvu balonām, tāpat tās arī Ventspilī esam bijuši uz mācībām. Tāpat Liepājā arī bijuši nelielas DG terminālā mācības. Pagaidām, paldies Dievam, mācībās. Balons vilkt nav grūti, bet šausmīgi laikietilpīgs jautājums. Jo kamēr viņas tur saliek kopā, kamēr izvelk, jārēķinās ar to, ka ir liels straums, varbūt uz vienu pusi, uz otru pusi. Tas ir obligāti jāskatās jau pirms vilkšanas ārā. Teiksim, koordinēt to laivu, uz kuru vietu vajag, pret to straumu jābrauc ar laivu, lai varētu pareizā vietā aizvilkt tās balonas. Mēs esam gatavi ķīmiskām noplūdēm, naftas noplūdēm, praktiski viss, kas varētu peldēt virs ūdens un ko mēs varam tad arī savākt. Laiku pa laikam uz mūsu ceļiem notiek smagas ceļu satiksmes avārijas, kur ir nepieciešama arī mūsu palīdzība.
Ierodoties šeit notikuma vietā, vispirms mums ir jānovērtē cilvēka stāvoklis. Mēs ierodamies uz tiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur ir pamats domāt, kad ātrā palīdzība netiek klātam cilvēkam, vai nu cilvēks ir iespiests, kad viņš ir jāizgriež, jāizņem ārā vai jāpalīdz ātrai palīdzībai nogādāt līdz ātrās palīdzības mašīnai. Katra auto avārija ir savādāk. Ir cietuši, ir viegli cietuši, ir smagi cietuši. Un tas skats ir ļoti nepatīkams, kā kur reizē. Mums ir jādara savs darbs, lai viņš ir smagi ciets, viegli ciets vai zaudējis dzīvību. Mums no avarējušās automašīnas ir jāatbrīvo. Labrīt, zvana centra dispečera Agnes Fink. Pārbaudīsim sakars. Liepājas pirmā daļa, uztveru. Labrīt, Vēns. Sakars pārbauda. Liepāja 10, 22 glābu uztveru. Labrīt, Vēns. Liepāja 12, sakars pārbauda, 10 glābu uztveru. Varbūt tās ir kaut kādi notikumi ar dežurmaiņām dienas laikā, tad tur kaut kādas bijušas nebūtības pildot pienākumus. Ja? Varbūt tas ir kaut kas labs noticis, varbūt ir kaut kas uzslavējams, varbūt tās apbalvojams. Un tad šī rīta selektorā šī informācija tādā online režīmā, visiem dzirdot, arī padotājiem, ne tikai komandieru, kas sako saropu runā, bet arī ugunsdzēsēji klausās šo informāciju. Un visi izdara secinājumus un attiecīgi strādā tā. Ļoti pamatoti mūsu devīze viens par visiem, visi par vienu. Jo strādājot notikuma vietās, dzēšot ugunsgrēkus, glābjot cilvēkus, strādājot ķīmisko avārijas seku likvidēšanas darbos, ceļu satiksmes negadījumos, strādājot zem ūdens, virs ūdens un citos apstākļos, ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu komandā. No mūsu saskaņotas rīcības notikuma vietā ir atkarīgs, cik ātri mēs varēsim tikt galā ar notikumu un sniegt palīdzību cilvēkiem.